telti tev var uzaicināt parunāties? Aigar, šī pasākuma runas vīrs. Aicinu tev uz informācijas telti. Pašā interesantākajām brīdī, bet nekās mēs atgriezīsimies pie Dancukera telts, kur ir kārtīgi kokteļi, jo! Super! Nu jā! Super! Nu re! Svaigākā informācija! Zupa beigusies, Laura, kokteļs beidzies, bet tas nav pamatām nekādam reiķim, jo pēc pusstundiņas būs gatava mūsu garšīgā čehu cuciņa. Vienmaz cuciņa, kas ir čehu bruņinieku Taranis gatavotā. Jā, vienmaz cuciņa būs. Ervanīts nebūs, tāpēc būs iespēja mums pārējiem visiem nobaudīt. Pēc pusstundiņas tas sivēns būs gatavs, būs ēdams. Jā, būs vācu ar alu un vēl citādiem visādiem tradicionāliem zālīšu uzlējumiem. Tas ir mums atraucīs pilsētas saitas draugiem, vārteli. Bet tā, tagad tā, nu tad tā, ejam sādiet, ietveram, stāpiņu. Redzu, aturi brīdi šo aturi, vai mēs varam kopā pabūt. Tu man piekļaujies, vienkārši piekļaujies. Un es tavās acīs redzu, apturi brīdi šo apturi, lai mēs varam kopā pabūt. Un es vēlos tevi cieši ļaut, vēlos kopā būt, es zinu. Pēc tam jau ir divu tik laba pauze baudīt šo gardo dzērienu. Un kanone, tāpēc jau, vai ne, iznāk tā, ka šajā dienā, kas ir varbūt karsta, mēs varam arī vēl dzēties. Un par to paldies Dancukeri, paldies viņiem, paldies, ka viņi mūs spirdzina, jo mēs ātri vien izdzērām. Tas arī bija labs. Mums ar cik tur ir recepšu grāmatiņas. Šajā teltī, Dancukera teltī ir recepšu grāmatiņas, kur arī šie atspīdzinošie kokteļi ir iekšā. Paņemiet grāmatiņus mājām un pagatavojiet paši mājās. To drīkst darīt, tu pat ieteicams gatavot mājās un sanāks tikpat gardi un atspīdzinoši kā šeit šodien. Šeit Strenčos, un Klaujā ir atklāta peldēšanās sezona, bet visiem varbūt reiz nedariet to, kamēr nav pieraduši organismi pie ūdens. Varbūt es nezinu, cik Klaujā ir silts. Esiet uzmanīgi. Klauja ir Klauja. Tālūk ir. Tātad, uz laukumiņa, uzreiz aiz Dancukeru un Viesla teltīm ir baļķu zāģēšanas sacensības. Tur jāgriež baļķu ripiņas. Bērza ripiņi, priedes ripiņi, var kārtīgi tomahauku mēģināt kokā iemest ietrāpīt. Tur skaita punktus, rēķina vietas, un tie, kas būs tiem precīzākie un ātrākie, tiks pie balvām. Un tad cik arī šeit, aiz saku Sibīrijas pelmeņu teltiņas, ja? Kuram nogaršot Krievijas vienu no nacionālajiem ēdieniem Sibīrijas pelmeņus. Tur ir tāds pļaviņu oāzīte, kur arī ir baļķi, un arī tur būs sacensība pēc brīža. Tā kā ja redzat, ka tur ir rosība, dodaties tur, bet pa vienam jūs vēl varat doties arī uz estrādi. Un aiz estrādes ir vīra sacensības, plosnieki garāni riktīgi. Es zinu, ka viena no sacensību veidiem ir zābaka mešana. Nu ne jau šādi tāda zābaka, plosnieki zābaka mešana. Un tas, kurš tālāk aizmetīs, tas būs tas labākais, veiksmīgākais un veiklākais plosnieku zābaka. Un ne tikai tas vien, tur ir daudz dažādas disciplīnas, katram pēc spēkiem varēšanas un gribēšanas un darīšanas. Tā kā
Sportiskās aktivitātes visās Trenču estrādes teritorijā, daudz dažādas, gan gastronomiskas aktivitātes, gan sportiskas aktivitātes, gan baudīšanas aktivitātes. Varam uzņemt kontaktus ar mūsu ungāru, čehu, vācu viesiem. Varam arī ar mūsu sadraudzības pilsētas un kaimiņu pilsētas mīļās pat no sētas ar mīļajiem, jaukajiem kaimiņiem cilvēkiem, kas var arī paviesojuši. Dabūt balvu, būsiet precīzi, tiksiet pie balvas. Kurpus, tomāts, tādi puķis un viss saldējums arī, starp citu, ja, tepat, vai ne, viss te tā ēšanas darīšana tepat un arī tur tālāk līdz estrādē daudz dažādu kardumu un pārsteigumu, kurus jūs sagaidāt, ja jūs šodien te būsiet atbrauc uz Trenčiem, uz 16. plosnieku svētkiem šeit Trenču pilsētā. Ja kaut kas nav skaidrs vai kaut ko gribās uzzināt, var droši nākt informatīvajā teltī, kas ir te pie karogiem. Tāda telts, liela telts, lielākā telts šodien šeit šajos svētkos ar Baltiju, zaļām maliņām, smaidīgiem cilvēkiem. Un ir gan suvenīri, vēl ir suvenīri. Ja kaut kas ir pazudis, starp citu pazuduši ir kādam atslēgas, kurām neviens nav atnācis pakaļ. Atslēgus. Oh ja. Ei ole